Es esmu etniski puse krieviete un puse ukrainiete. Māte man ir krieviete, tēvs man ir ukrainis. Un kad pirms 3 gadiem, 6 no rīta, man piezvanīja ļoti tuvs cilvēks un pateica: Marinička, šonakt Krievija uzbruka tava tēva dzimtenei. Kopš tās dienas es 3 gadus esmu Ukrainas frontē. Un katra diena sākas ar to, ka es skatos ziņas, un kaut gan tā jau ir rutīna, bet, ja tā iedomājas, tas ir šausmas, ja katru dienu es uzzinu, cik pat mierīgi iedzīvotāji ir gājuši bojā Ukrainā. To skaita, cik bērni. No sākuma tas bija tāds šoks, ka tur naktīm negulēja pēc tādām ziņām. Pa 3 gadiem, diemžēl, mēs esam pieraduši, un tā jau ir statistika, un tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi, jo es apzinos, kā ir katrai ģimenei, kurai tā traģēdija notikusi, kā jūtās tie ukraiņi. Protams, man ir liels kauns par to, ka mana tauta, Krievu tauta, šajā karā ir agresors. Un otra mana tauta, Ukraiņu tauta, ir upurs. Es jūtos līdzvainīgā kā krieviete šai agresijā. Mentāli es tā jūtos, ja? Un mentāli es jūtos kā upurs no Ukraiņu puses. Tas, kas notika pa tiem 3 gadiem, kā relatīvi neliela Ukraina, ja salīdzinām ar milzīgo Krieviju, spēja noturēt savu neatkarību un savu valsti, tur mums ir zemi jānoliec galvu šīs tautas priekšā, jo viņi nosargāja ne tikai savu dzimteni, viņi nosargāja mūsu visus, vismaz Eiropu. Mēs viņiem esam parādā. Līdz šim viņi glāba arī mūs, un par to mēs esam viņiem milzīga parādā. Un, ja kaut ko jāvēl Ukraiņiem, turaties. Un šobrīd, kad Trumps ar Puķinu tur varbūt kaut kādus savus plānus kaļ, Ukraiņu puiši, kas ierakumos ir, neviens nav pametis plinti krūmos, un neviens no ierakumiem nav iznācis pacelis rokas ar balto karogu. Ukraiņi izturēs. Es novēlu jums izturēt Ukraiņu.